Kā dzīves pieredzējuši budistu mūka, patiesība mums vēsta, ka dzīves jēga ir spējā atrast savu talantu, izkopt savas spējas un prasmes un dāvāt tās citiem. Šobrīd es meklēju visā Latvijā uzņēmīgus cilvēkus, pedagogus, psihologus, iespējams skolu īpašniekus, neformālo izglītības iestāžu īpašniekus. Mans vārds ir Oskars Grīslis, un es esmu Intelekta attīstības centra vadītājs, kur jau 5. gadu kopā ar saviem kolēģiem mēs palīdzam jauniešiem un arī bērniem uzlabot viņu spējas un prasmes. Katru mēnesi mēs novadām aptuveni 600 individuālās nodarbības, neskaitot visdažādākās nodarbības grupās. Tas droši mums ļauj apgalvot, ka gada laikā mēs novadām aptuveni 10 000 nodarbības. Pie mums brauc no visdažādākajām Latvijas pilsētām, nemaz neminot Jelgava, Ogre, Cēsis, Valmiera, arī Liepāja un vēl citiem Latvijas nostūriem. Tas noteikti ļauj mums secināt to, ka mūsu nodarbības ir ar augstu pieprasījumu. Bet kas tad ir šī augstā pieprasījuma pamatā? Laikam jau tas, ka atbildes uz jautājumiem, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem uzlabot viņu kognitīvās spējas, mēs esam meklējuši te vai visā pasaulē. Mēs esam mācījušies no pasaules labākajiem speciālistiem. Tāpat mums ļoti svarīgi ir arī kvalitāte. Daudzām intervencijām mēs esam bijuši pirmie, kuri ievieš tās Latvijā. Tādas kā interaktīva metronoma, tādas intervences kā Cogmed, kas ir zināmākais no digitālajiem trenažieriem bērnu un jauniešu kognitīvo spēju un darba atmiņas trenēšanā. Mēs piedāvājam jums sadarbību. Iespējams, jūs esat pedagogs, iespējams, jūs esat psihologs, iespējams, jums ir mācība iestāde, kura neizmanto telpas pilnā apmērā. Mēs piedāvājam jums sadarbību, kļūstot par mūsu franšīzes partneri. No savas puses aicināšu aizpildīt anketu. Noteikti rakstiet mums, jautājiet, apspriedīsim un noteikti tiksimies klātienē. Lai mums izdodas!